Vai tu esi sēlis? Nē, nesu. Vai tu redzēji sēli? Tu redzēji sēli? Nē. Oi. 1, 2, 3. Rainis te dzīvo? Jā. Pa otrai rokai zaļš apaudzis kalniņš ar gobām un kļavām un retiem krūmiem. Tam pašā galā koku pavēnī slēpts guļ akmens, liels un plats, kā nomests vairogs. Tas vairogs vientuļu kapusets. Ap lielo akmeni rotājas puisēns, klusi aizgājis tāli no mājām prom, un burto noslēpumainās iecirstās zīmes, škēpi un cirvji un salauzts rats un veci raksti pār bruņinieku, kas miris, kas kopā negribējis gult svētītā zemē, bet gan pie brīviem ļaudīm vēlējies tuvāk būt. Stundām kavējās zēns un skatās pār lejām, un zaļus zariņus akmens plaisumos sprauž, līdz akmens izliekas ziedam. Nu, nākat, sanākat! Vai Rainis ir sēlis? Es nezinu, vai Rainis jutās kā sēlis. Bet vai jūs esat sēliete? Jā, es esmu sēliete. Bet vai jūs mākat runāt sēliski? Es nerunāju, diemžēl, sēliski, bet Zasā gan runā sēliski. Jāiet uz to pusi. Ejiet! Tā, lai veicas atrast sēli. Es esmu sēlis, es runāju sēlis kā izlūksnē. Bet tu taču izskaties kā vilks. Man ir tāda spolva, tu munu spolvu sauc par vilka motu. Bet arī te zāle, kas netālu Agnu pūra un meža, kur es skraidelēju, saucās ar par vilka motu. Un tu zini, ka saimnieks jau grib sakraut gubiņās, ir brīsmeigi slēgt. Un slīt taču tiešām. Bet es tik skraidelēju un smējos. Munas mēļākās ūgas ir meiklenes. Jās ir tādas sorkanas, dzeltenas, meikstas un brīsmīgi garšīgu zapti izvārēja saimniece. Un tā mums kaimiņš Lācis, kas natālē te dzēvāja lavās, lai ar to zapti dabautu ēst. Saimniece brīsmīgi vārēja to zapti, ja ir tāda liela pleica un es pleic vērsum, ja kaptūns. Jo par to, ka skrīn liels suds, un tad tas suds var aizskrīt da pošam mežam. Vispār man ļoti interesanta dzēve ir sēlijā. Nāc vidā pie mani ustabā.
Nu, redz, es te dzīvoju savās mājās, jau sauc par Klaudrom. Pa pagalmu ir visādas strēpētes, vīna īt uz stali, vīna uz klēti, vīna uz škauni, vīna uz malkas škauni. Nu, tā es te skraidelēju. Man jau ir arī pa kādam kaimiņam, un te vīna kaimineica, te tak ir izadējusi pat tādus cimdiņus ar munam, ar vilka pēdam. Tad kādi ir tie īstie sēļi? Tie sēļi jūcēgi cilvēki. Viņi jau negrib īt no savam mājam laukā. Viņi sasatīkās tikai tad, ka jānes pīns uz pīna goldim. Nu, ir vīna māja, ir otra māja, ir tur Upmaļi, ir Klaudros, ir Krīvāres un Bazulāres, visādu āru sēļim ļoti daudz āru māju nosaukumus. Jā, ir tādas mājas. Nu, redz, te tamā sēlējā ir tā, ka man teļāks ir tāds labs draugs, bet tas suņāks mani otkin grib gan dreiž vai nūrīt nūsten. Nu, ja jau uz blonditīs, pa pūrim, mežim, labāk jau tad braucit vai ejit vai krotitīs uz sēleju. Tur jums es pīčeršu zāķu, pīvārēšu meikleņu, pacepšu blīņu un varēsim visi dzīvot kopā. Es domāju, ka labākas vietas par sēleju nav. Es jums saku, braucit tik šur. Brauksim, brauksim! Brauksim, brauksim! Jauniešiem palīdzēja animācijas darbnīcā, mākslas darbnīcā, stāstnieku un scenāriju darbnīcā, mūzikas un skaņu darbnīcā. Paldies! Raiņa māja Bertenelē. 2024. gads.